brīnišķīga. Labdien, draugi! Ir pienākušas lieldienas, un kā jau lieldienās pienākās, mēs šodien pagatavosim recepti ar olām un piešausim mazliet dzīvei pikantumu, un tās būs plaucētas olas ar avokado salātiem un holandēzes smerci. Kamēr mēs griežam dārziņus, mēs jau varam lēnām izkausēt sviestu mūsu holandēzes smercei. Bum! Un mēs varam turpināt mūsu svaigos avokado gurķu salātus. Nākamais, ko mums vajadzēs, sarkans cipuls. Smalki sagriezīsim mūsu zaļo jalapeņo, avokado. Vienai mazai ķiploku dēviņai ir jābūt. Laima sula, apmēram 1 tēkarota cukurs, mazliet sāls un laba olīveļa. Tagad sagatavosim visu mūsu holandēzes smercei. Uztēkaroti dižonas sinepes. Vēl mums vajadzētu pievienot pavisam nedaudz ūdeni. Kādu ēdam karoti. Pēdējais, kas mums atlicis, ir noplaucēt mūsu olas. Nav vajadzīgs etiķis, nav vajadzīgs sāls, nav jāgriež ūdens. Ir vajadzīga pareizā temperatūra un ļoti mierīgi ir jānolaiž olas ūdenī. Pareizā temperatūra būtu tāda, kad ūdens gandrīz vārās, un mēs olu pavisam vienkārši ielaižam uz apmēram 2 minūtēm. Kamēr olas mums plaucējās, mēs varam pabeigt mūsu salātus, sajauksim viņus kopā un pievienosim baziliku svaigumu. Liekam mūsu salātus uz šķīvja. Mums ir gatava ola. Liekam uz salātiem, mazlietiņi uzkaisim sāli un pabeidzam recepti ar mūsu holandēzes mērci. Garšīgas, svaigas, viegli pikantas un brīnišķīgas lieldienu brokastis ir gatavas. Labu apetīti!